Labrīt! Mēs esam ieradušies Siva Poļana ieejā, lai šodien dotos. Vismaz plānojam uzkāpt no 900 metriem uz kaut kādiem 1700. Kā būs, nezinu. Šodien ir nomācies. It kā pēc 12 sola, ka būs saule. Un te aizbrauca bērni, lai ekonomētu spēkus. Ir noieta 2,5 kilometri jau pa asfaltētu ceļu un tik turpinam iet uz priekšu. Mākoņi vēl ir, saule kaut kur it kā aizmugurē mazliet redzama, bet jā, drīz ceram nogriezties pa kreisi uz mūsu iezīmēt, nevis uz mūsu, bet kartē iezīmēto sarkano trasi. Esam atnākuši dzupītei mazai, kur arī strauji tek. Domāju, ka te pavasarī stipri lielāks ūdens tecējums ir. Daudz kur ceļmalās ir šitādi te koka krāvumi, laikam no kalniem kritušie koki, kurus izmanto laikam guļbūvju būvniecībā. Mēs tikai ejam uz priekšu. Esam nonākuši šodienas iespējams lielākajā kāpumā. Bērni aizgāja uz to pusīti, un mēs kāpsim šī stāvajā kalnā augšā. Tur no sāna gan bija labāk redzēt. Un uz takas dēlīša norādīts ir, kad ir jākāpj 2 stundas augšā. Jā, būs traki, bet es domāju, ka būs labi. Vineta ar Viktoru jau kaut kur priekšā ir. Es te no aizmuguras velkos mazliet. Sākās cīņa ar akmeņiem, kāpumu, bet mēs braši turamies. 100 metri noiet, elpa aizsista ciet. Bet nu neko, viss būs labi. Pasaka tauta kaut ko riebīgu, visu, ko domājat, pa kalniem, pa mani. Man iet atpakaļ vienkārši. Nē, tu atpakaļ neies. Turpinās mums kardio treniņš. Te ir viens foršs pakāpiens, kur jūs dabūsiet 4 kāpt. Rīktīgs kardio. Soļus tomēr vieglāk spērt nekā kāpienus. Tur labs kardio treniņš. Kolosālākie skati. Mums vēl palicis viens rāviens uz pa turienu uz augšu.
Ārprāts. Vienkārši fantastika. Šādi izskatās, ka es uzkāpis aptuveni 1500 metru augstumā. Otrā pusē pat mākonīši izskatās, ka zemāk nekā mēs. Tur takas ir zemē un uz apkārt vieni kalni. Influenceri sēž divi. Tur tai pusē Ornaks ir. Un mums vēl jākāp tikai augšā. Mums būs augsti augšā. Esam izgājuši no kalnu mežu posmārā. Izskatās, ka tuvojamies šodienas noteiktajam gala mērķim. No sākuma ejam aptuveni jau 3 stundas, brīžiem saule, brīžiem mākoņi. Un es ceru, ka es izbaudīšu, ka tikšu mākonīšos iekšā. Ceļš pagaidām šitāds ir. Ja paskatās to ārprātu, kas tur bija lejā, tad es būtu teikti, ka šitas ir ideāls ceļš. Var iet pat bez nojām. Ka vēl viens influencers plosās. Es teicu, viņš ir no Latvijas, nav no Latvijas. Ich bin von Deutschland. Deutschland, tikai Jā, kaut kāda Deutschland. Deutschland, yes. Berlin. Kaut kāda somu sarkana, balta sarkana. Varētu viņu uz 3 burtiem pasūtīt latviski, bet es to nedarīšu. Ejam tālāk. Jā. Burvīgi. Kolosālākie skati. Mums vēl palicis viens rāviens pa turienu uz augšu. Ārprāts. Vienkārši fantastika. Esam uzkāpuši noteiktajā sevis mērķī augstumā 1758 metri. Protams, ka ieraugot kalnus, tev gribās iet vēl un vēl un vēl. Esam principā līmenī ar mākoņiem. Kas pa skatiem? Vienkārši bomba. Vai ne, Viktor? To nevar aprakstīt vārdi. Pareizi. Tas ir kaut kas vienkārši super. Kas var būt gardāks par pusdienām 1750 metru augstumā brīvā dabā un ar mākoņiem pie galvas. Esam uzsākuši kāpienu lejā, kurš izskatās nereāli lielu kritumu lejā. Es gan nepiefiksēju, cik tur laiku dod uz kāpšanu lejā, bet nu jā, būs jau labi. Samērā īsā laikā esam nokāpuši no šitiem augstumiem un mērojam ļoti strauju kāpienu lejā. Amazing. Strauji tuvojoties lejai, esam nonākuši pie strautiņa. Un taka mūs vedīs tur lejā. Tikai nesaki, ka ūdens ir slapšs. Silts. Vispār. Atnācām no tās pusītes pa šito tāceņu. Esam iegājuši ielējā, drusku vējiņš parādījies. Bet nu es nezinu, es nevaru šitam visam paiet garām, neiemūžinot, lai būtu par atmiņu palikt. Jā, Viktors tieši to pašu dara.
Iesim kaut kur uz to pusīti. Te brikšņi un džungļi. Nonākot lejā, sagaidām strautiņu, kur iespējams var forši atveldzēties augstā ūdenī. Vau, esam nonākuši vietā, kur tas strautiņš paliek vien platāks un platāks. Ūdens dabas spēks. Turpinām gājienu lejā pa šitādu akmeņainu taku. Izskatās, kad kopā pa dienu būs noteikti pār pa 20 km, jo tagad ir jau ap 14 km noieti, bet ejam visu laiku pa kalnu lejiņā. Šitā ir tā ieleja, Čahalovskas ieleja, kurā samērā bieži, vismaz sociālajos tīklos tiek likti, kad ir lāči redzēta, lācene ar bērnu. Nezinu, vai es gan gribētu viņus te satikt šodien, bet fakts ir fakts. Bet sākumā pieejas tā kā, ka sākām iet, bija tur brīdinājuma zīme, ka ir iespēja satikt lāci. Vēl viena kolosāli skaista vieta. Tik foršs vēsums nāk no viņa. Izgājuši ārā, mēs esam no kalnu ielejas, nolaidušies samā ziņā laikam ļoti mazā augstumā. Un soliņi parādās atpūtas un ceļš uz mājām par šito plato taceņu, kurš izies uz vienu tālāk lielāku ceļu izies. Upe turpina savu tecējumu. Un Un tur tālāk drusku ir kafejnīca, kur ieturēt maltīti, ja galīgi esi izsalcis. Kalni, visapkārt tikai kalni. Nebeidzamie plašumi. Ideāls laiks priekš iešanas. Turpinām ceļu uz mājām, pareizāk sakot, uz automašīnu. Un ejam pa šitādu ceļu, kurš drīz pārvērtīsies asfaltētā ceļā. Bet pa šitādu ir vieglāk iet, nekā iet pa asfaltētu ceļu. Vismaz man. Upīte tek paralēli mums pa kreiso pusi. Visu laiku var dzirdēt ūdens šalkoņu.